Paldies! Man liels prieks redzēt jūs tik kuplā skaitā šeit šodien. Un es gribētu, paldies, teikšu arī kolēģiem, kas iepriekš jau ieskicēja dažādas lietas, un man būs krietni vienkāršāka tā runāšana, jo es vairāk stāstīšu par to, kādas ir mūsu izjūtas, runājot ar uzņēmējiem, ražotājiem, bet pirms es sāku runāt par attiecīgi par šiem teiksim, konkrētiem piemēriem. Es gribētu sākt, mani pieteica šodien kā Latvijas iepakojuma asociācijas pārstāvi. Un es gribētu teikt, ka mums vajadzētu krietni vairāk izmantot arī šīs iespējas, jo mums jābūt būt lepnie, ka mums Latvijā ir iepakojuma asociācija, kāda nav Lietuvā, Igaunijā. Un līdz ar to šajā jomā mēs varam daudz būtiskākas lietas darīt, virzīt un skatīties, kādā veidā mēs varam tieši šo iepakojuma jomu, nozari padarīt mums pašiem arī tādu, teiksim, attiecīgi no dažādiem rakursiem skatoties daudz pašiem vērtīgāku. Nu, līdz ar to, kāpēc es gribētu sākt tieši runāt par iepakojuma asociāciju, varbūt pirmajos slaidos, pasakot to, ka Latvijas iepakojuma asociācija ir pasaules iepakojuma organizācijas pārstāv šo Latvijas iepakojuma asociāciju, pasaules iepakojuma organizācijām. Un kāpēc es par to runāju? Nevis tāpēc tikai, lai reklamētu, cik feina ir asociācija, bet arī parādītu iespējas uzņēmējiem. Šajā slaidā jūs redziet arī pasaules iepakojuma organizācijas iespējas redzēt, kā mēs izskatāmies pasaules mērogā. Līdz ar to gribētu minēt, parādīt arī dažus piemērus, kad mums Latvijā ir šis labākais iepakojums Latvijā konkurss, ko mēs kā asociācija rīkojam katru gadu. Un tajā brīdī varbūt varētu teikt, nu, kāpēc mums būtu Latvijā sevi jāparāda un kāpēc mums būtu jāstāsta, bet tā situācija tāda, ka piedaloties šajā konkursā, tālāk ir iespēja nokļūt šajā lielajā pasaules konkursā. Un te es gribētu parādīt arī Latvijas, mēs parasti sakam tā, ka mums ir grūti, mēs nevaram, mums nesanāk. Es gribētu varbūt mazliet no otras puses paskatīties un teikt, ka mēs Latvijā varam daudz ko izdarīt. Un līdz ar to parādīt arī tādus piemērus, kuriem mēs redzam šo iepakojuma ekscelences balvu, kas arī pagājušajā gadā tika piešķirta šajā pasaules konkursā 24. gadā. Šogad, 25. gadā, mēs arī brauksim uz Milānu saņemt šo balvu, kas ir attiecīgi šīs granulas, kur šobrīd mēs runājam par ilgtspēju. Mēs runājam daudz par ilgtspēju, par to, ka mums ir šīs burbuļplēves, mums ir putotie materiāli, ko mēs liekam. Tajā pašā laikā Latvijā ir izstrādāti šādi materiāli, kas arī pasaules konkursā, kas šogad bija ļoti liels konkurss, kurā tika iesniegti vairāk kā 500 darbi, žūrijas vērtētāji bija vairāk kā 40, un es gribu teikt, ka mums arī kā Latvijai tas gods un iespēja būt šajā žūrijā un vērtēt arī pārējos darbus. Un mēs arī kā iepakojuma asociācija redzam, kādi pasaulē darbi tiek iesniegti no dažādām pasaules valstīm, un kuri tiek izvirzīti, kādas tās tendences pasaulē, un ne tikai pasaulē, Eiropā. Tā kā attiecīgi skaties šiem te, un arī gribētu veiksim, attiecīgi norādīt arī uz šo dāvanu iepakojumu. Mēs runājam daudz par iepakojumu šobrīd par ilgtspēju, par saglabāšanu, derīguma termiņiem šodien arī zinātņu projektos pieminēja arī šo sadarību un arī šo, teiksim, funkcionalitāti. Līdz ar to es gribētu tā kā virzīties uz priekšu un teikt, ka ejot uz priekšu, teikt, ka šobrīd tas teikums, ko mēs ļoti bieži dzirdam, ir teikums, jo mazāk, jo labāk. Bet es gribu likt burtus bet tālāk, jeb vārdu, teikt tā, ka ar to, ka jo mazāk, jo labāk, no vienas puses mēs tā kā saprotam, ka tas tā ir. No otras puses es gribu teikt paldies arī tiem, kas šobrīd jau šajā pasākumā piedalās jau 3. gadu pēc kārtas. Un es gribētu ieskicēt un mazliet atgriezties pagājušā gada prezentācijā, ko es arī stāstīju, kur mēs kā universitāte veicām apjomīgu pētījumu šī LIFE projekta ietvaros kopā ar Zaļo punktu. Un tā situācija tāda, ka mēs arī šo te slaidu droši vien, ka jūs jau daudz, kur esat redzējuši, mēs viņu arī šobrīd esam publiskojuši un palaiduši publiski. Un es gribētu atgriezties tomēr pie šī jautājuma, jau mans tēmas šodien tā kā ir vairāk jāstāsta par to, kur mēs esam, kā tas izskatās un kāda ir tas skats uz dzīvi, ja mēs runājam tā kā attiecīgi no dažādiem šiem rakursiem. Nu, un tad es joprojām gribu atgriezties pie šiem te 22%, kuriem nav norādīts apzīmējums. Šo te prezentācijā mēs daudz pagājušajā gadā runājām, un es stāstīju par tiem veidiem visiem, kas mums izskatās, un šobrīd ir izskanēja jautājums, tad kuru tad izvēlēties no tiem materiāliem, kurš būs tas, kas ir pārstrādājums. Un tad mēs arī pagājušajā reizē nonācām līdz tam, kad mēs skatījāmies, ka mums šis polipropilēns ir šie te 25%, bet mēs jau pētījumā nonācām līdz tam, ka tur ir dažādi polipropilēni, un gan jau pārstrādātāji šodien arī stāstīs par šo produktiem, kuriem
Arī šie metalizēti iepakojumi, kur ir uz pārstrādes gana sarežģīti, un tas nav tik vienkārši tā kā realizējams un darams, bet šodien izskanēja arī jautājums par marķēšanu, par ko arī mazliet vēlāk pieskaršos, un te ir arī tas stāsts par to, ka tie 22%, kas mums ir esošie, šeit arī parādās, mums Latvijā ir liels procents, un ne tikai Latvijā, bet Lietuvā, un Igaunijā un citās valstīs ir liels procents ar šiem materiāliem, kuri mums nav marķētie. Un tie materiāli mums ir gana liels izaicinājums, bet nevis tikai tāpēc vien, ka mēs tagad viņus esam konstatējuši, ka viņi tur ir, bet arī mazliet tālāk prezentācijā stāstīšu un rādīšu, kad mums ir dažādi varianti, ar ko mēs varētu aizstāt, bet ne visiem produktiem, it sevišķi runāsim pārtikas produktiem, tas nav tik vienkārši izdarāms. Jo teorētiski derīguma termiņu mēs varam saglabāt, bet mainās garšas, kvalitātes izmaiņas, līdz to tālāk nonāk nākamie risinājumie jautājumi, pie kuriem šobrīd tiek daudz risināts. Par formām. Pagājušajā gadā es arī teicu un minēju, ka mēs esam pētījuši attiecīgi par formu ietekmi, un tas, ko es gribētu teikt, arī tāds varbūt mazais piemērs, uzreiz tā varbūt rādot šo slaidu, bet mazliet parunājot mazliet citā kontekstā. Turpinot pētījumu, mēs pagājušajā gadā pētījums noslēdzās, bet mēs nekas jau neapstājās uz vietas tajā brīdī, ka pētījums beidzās. Mēs esam turpinājuši pētījumu, un kas notiekās tālāk, esam runājuši ar diezgan daudziem uzņēmējiem, kas pako produktus un maina iepakojumus un maina formas. Un tādā situācija tāda, ka brīžiem tā, ka tu nomaini iepakojumu, un ir tādas, mēs esam nonākuši pie tāda varbūt mazliet tāda interesanta, varbūt tādas atziņas, kas droši vien, ka mums vēl būtu jāpēta vairāk, un es tāpēc ne šobrīd liku uz slaidu, bet tikai par to gribu tā ziņot un teikt, ka tajā brīdī, kad mums ir, teiksim, kaut kādi mazie trauciņi, ko mēs esam pieraduši krējumam, jogurtam trauciņi, mums ir tā, ka vienā gadījumā tie ir polistirols, otrā gadījumā tie ir polipropilēns. Nomainot tikai maisa trauciņa veidu, it kā liekas vizuāli izskatās ļoti līdzīgi. It kā liekas polistirolu, mēs runājam, ka viņš ir uz pārstrādi, mums tā kā, principā, tā kā gandrīz lielākā daļa saka, ka nē, ir pētījumi arī ārpus Latvijas, ka kaut kur jau viņi tā kā domā, ka pieņems, bet tajā brīdī, kad trauciņi no polistirola pārmaina uz polipropilēnu, produktam mainās dažādas uzglabāšanas laikā, notiekās arī produktā dažādas šīs uzglabāšanas laikā īpatnības notiek. Jo produkts, piemēram, tā kā mēs iedomājamies polistirola trauciņā, viņš uzglabājās fantastiski, kaut kādā brīdī, kas ir pētīts iepriekš, polipropilēnu trauciņu nomainot, parādās, ka produktam sāk vāciņš uzpūsties, sākās dažādas problēmas uzglabāšanas laikā. Vai te pašā laikā mēs skatāmies citā glāzīte sver, vieglāka, smagāka, attiecīgi skatoties. Tā kā līdz ar to te ir dažādas nianses, pa kurām mēs tagad ejot tālāk uz priekšu, skatāmies vēl dziļāk. Līdz ar to te ir daudz dažādas nianses, kuras nav tik vienkārši. Te pašā laikā esam skatījušies arī par šīm formām iztukšošanām, kur mēs arī, man liekas, pagājušajā reizē, es nezinu, cik es daudz par to runāju vai nerunāju, par iztukšošanas iespējām, cik lielā mērā, tā kā, ja mums ir iepakojumi, kas ir vidējā šajā te, ielikt iekšā aplītīgi, cik iepakojumi ir iztukšojumi, cik nav iztukšojumi, cik paliek iekšā pārtikas produkti. Šodien tikai pieminēts, jo es tā kā pieminējuši, droši vien, vēlreiz Fairy reklāma jāuztais, ja, ka ar Fairy nemazgāsim droši vien, bet katrā gadījumā tas ir atkal stāsts par to, kā mēs tā kā nonākam līdz dažādiem šiem risinājumiem. Arī šodien tikai jau pieminēts. Pagājušajā reizē ilustrācijā šīs bildi arī jau rādīju par to, kur ir tās liekās malas, liekie borti, cik lielais tilpums. Un tad šodien izskanēja, sēžot kopā ar zinātņu prorektoru, mums radās tāda interesanta diskusija. Un jautājums, ja gadījumā tagad iepakojums būs jāsamazina par 30% un vairāk, vai lielveikali arī būs jāsamazina izmēra ziņā, tā kā par procentiem kaut kādiem uzreiz apjoma, jo iepakojuma nebūs, līdz ka veikali diezgan patukši tā kā izskatās. Līdz ar to tas tāds ar mazliet tādam humoram, ja, bet katrā gadījumā arī šis jautājums diezgan aktuāls par to, ka mēs runājam par to, cik tad mēs īsti, un arī šobrīd ar uzņēmējiem runājot, diezgan dziļi pētot un skatoties kādas situācijas daudziem uzņēmējiem, lai mainītu, ir jāmaina iekārtas. Un, principā, tās iekārtu mainīšana ir, daudz no viņiem ir sākuši domāt, kalkulējuši, skatījušies, cik tas maksā, par to mēs arī pagājušajā gadā jau sākām runāt, bet tas nav tā, ka es atnākšu, šodien nomainīšu, un tā vienkārši tā, tas process notiksies. Vēl par šiem formām un veidiem, un tā kā attiecīgi par daudzumiem un iepakojumiem un dubultajiem, visām pārējām lietām, kas arī, jūs arī šodien dzirdējāt regulā, no, to, ko Rudīta Veseres kundze teica, kad arī šeit mēs runājam par to, cik daudz būs iepakojumi, tā kā apjoma ziņā, daudzuma ziņā, piepildījuma ziņā. Un man prieks, ka šobrīd, vai varētu teikt, nezinu, cik lielā mērā prieks, nav prieks, par to, ka šobrīd arī lielveikali sāk pieprasīt ražotājiem par to, ka jums ir jābūt pēc iespējas mazāk materiālu kombinācijām. Es saprotu, ka uzņēmējiem, ar ko mēs esam runājuši šobrīd diezgan daudz, tas sagādā gana daudz galvas sāpju, un mazliet tālāk slaidā uz priekšu arī rādīšu slaidu, kurā vietā parādās, ka jau sākās aktuālais jautājums par krējuma trauciņiem, jogurta trauciņiem, kurš metalizētais alumīnija folijas virsū, kas tiek kausēts, kur tiek meklēt risinājumi,
secinājumi jau, lai pēc iespējas šos domātu un meklētu, kā viņus aizstāt, ko ar viņiem darīt un vispār kāda risinājuma vispār pastāv un ko vispār var izdarīt un paspēt izdarīt. Šodien tika pieminēti šie 4 materiāli. Es saprotu, ka es viņus uzliku, domāju, gan jau kāds pirms manis būs paspējis parādīt viņus, bet tomēr tā kā vēl nebija parādīti. Par ko mēs uzņēmējiem runājot, esam nonākuši līdz dažādiem secinājumiem, un viņi vienmēr ir teikuši tā, ka viņi par šo, ja mēs runājam un uzņēmēji brīžiem saka, ka mums to dokumentu ir tik daudz, un tā regulācija mums ir gana liela, bet par šo uzņēmēji saka, ka viņi tomēr ir priecīgi, jo tajā brīdī, kad ir jāpasaka, vai tas ir pārstrādājums materiāls vai nav pārstrādājums materiāls, tajā brīdī, kad ir šie te mums MK noteikumi, kas arī pagājušā gada, principā oktobris mums pieņemt stājušies spēkā, tad principā tā situācija tāda, ka te vismaz ir tā, kad ir kaut kādā, par uzreiz tā kā pateikt, ka šo dokumentu apskatoties, kad ja es pakoju polietilēnu tereflatāju petā, ja es pakoju uz polietilēnos abos divos, kas ir HDP un LDP, un ja pakoju tā kā polipropilēnu, tad man uzreiz tā kā ir stipri vienkāršāk saprast, ka es drīkstu un varu teikt, ka šis materiāls ir pārstrādājums. Kaut gan mēs no tā iepriekšējās, kāpēc es tad sākumā liku to slaidu, to skaisto aplētiem daudziem materiāliem, un to, ko es pagājušajā gadā runāju un teicu, ka situācija tāda, ka nav tik vienkārši, jo tajā brīdī, kad mēs runājam par polipropilēniem, mēs arī paši zinām, ka mēs apskatāmies, mums ir polipropilēns, kas ir metalizēts. Mēs zinām, ka tas žargonā mēs viņu saucam arī par perlu materiāls, kuram ir šī attiecīgi perlamutra un attiecīgi tā krāsa, kas ir esošā. Te pašā laikā mēs zinām, ka mēs arī pagājušajā gadā runājām, ka ir daudz dažādas krāsas, lakas, piedevas, plastifiktori, kas tiek pielikti klāt. Jautājums tas, ka arī droši, ka vēlāk runās mums arī pārstrādātāji, ka no vienas puses mēs jau skatāmies un domājam, ka viss ir ļoti skaisti, ka materiāli ir pārstrādājumi, bet tajā brīdī, ka mēs nonākam līdz reālai pārstrādāšanai, tad mēs arī tā kā uzņēmēji ļoti bieži arī saka, pasakiet, kurš ir tas materiāls, kurā es varu pakot un man pateiks, ka viņš ir pārstrādājums. Tad es ne tikai tādā ziņā gribu uzlikt to ķeksīti, ka man tiešām ir materiāls, kas skaitās pārstrādājums, bet reāli viņš ir pārstrādājums. Nu, tad tā situācija ir tāda, kad te diezgan bieži ir jautājums un diskusijas, tad ko tad ar to darīt, nedarīt, vai tā kā daudzi saka tā, un varbūt mēs pagaidām, lai tos likumus pieņem, un tad mēs sākam kaut ko mainīt, jo ir arī tādi uzņēmēji, kuri jau šo to ir samainījuši, un tad ir sapratuši, ka samainījuši ir ļoti ieguldījuši finansiālos līdzekļus, un beigās saprot, ka principā tas, ko viņi ir izdarījuši, izrādās tā kā nav galīgi tas, ko mēs varētu sagaidīt. Tieši tāpat, kā mēs skatāmies tie putotie materiāli dažādi, kur daudz uzņēmēji šobrīd runā un saka tā, ka mēs skatoties, ka zinot, ka PET materiāls ir pārstrādājums, nu mēs izdomājam tagad, kad mēs izmantosim, teiksim, tiem pašiem olu palikņiem, ņemsim putoto petu, un tagad izrādās tā, ka tas putotais pets tomēr skaitās nevis kā pie peta kategorijā, bet pie putotajiem materiāliem. Līdz ar to gribot, tā kā ejot uz šo virzienu, izskatās, ka tur ir izdarīt citādāk nekā varbūt būtu sākumā gribējies un kā ir licies, kāds varētu arī izskatīties. Tad atgriežoties vēl pie pagājušā gada, gribu teikt, ka mēs tajā brīdī, ka pagājušajā gadā mēs runājām, es rādīju šādu grafiku, kurā bija tur visās rindiņās kaut kas aizpildīts. Un tad ir tā, ka man nebija sānā izaicinājumi rakstīts, bet bija rakstīts tā, ka tur tā kā tās lietas, kuras ir, kas mums ir svarīgi būtiski izdarīt. Un tad ir pirmām kārtām es sāktu ar iepakojumu izmaksām. Tāpat kā pagājušajā gadā mēs par šo runājām, arī šo slaidu es jums rādīju, tie, kas pagājušajā gadā bija šajā pasākumā, varbūt liekas, priekš kā mēs tagad atgriežamies pagātnē, bet es gribētu teikt, ka nekas jau baigi būtiski nav mainījies par šo gadu. Šīs izmaksas, ja mēs skatāmies salīdzinām materiālus, kuri ir pārstrādājumi un nepārstrādājumi, tad mēs redzam, ka tie procentālie cipari mums parādās procentos, un principā tie ir kaut kādiem 20, principā 30%, bet kāpēc es arī sākotnēji rādīju tās formas veidus materiāliem? Tāpēc, ka no tā, kādā veidā tas materiāls tiek pēc tam iegūst to savu formu, no viņa arī vēl pēc tam, principā, tas nav posms tāds, ka tikai mēs atsevišķi sarēķinām vienu otru procesu, bet ir tās tehnoloģiskie procesi, kādā veidā mēs līdz tam nonākam. Esam runājuši ar diezgan daudziem uzņēmējiem, kuri šobrīd mēģina, testē un grib mainīt kaut ko un pārmainīt un skatīties, ko tad īsti mainīt, kur tad ņemt ārā tās nepārstrādājumos materiālus, kur izņemt tos PET materiālus ārā, kas ir šis metalizēto un folijas materiālus un attiecīgi tā kā skatīties. Un tad mēs esam nonākuši līdz tādam vēl citam skatam un izskatam, ka principā tas, ko arī droši atkrituma apsaimniekotāji, varbūt arī laboratorija teiks šodien, kad viss ir skaisti, mēs saliekam tos slāņus, piemēram, mums bija daudz slāņu, dažādi materiāli, kā teiksim, tur pirmajās, tas ir PET materiāls, tad tā kā mēs skatāmies polietilēns un tādu sakot, varbūt tas tāds ilustratīvais, tikai viens tāds mazs piemērs, kā tas izskatās, bet tajā brīdī, ka mēs ejam tagad uz šiem materiāliem, kas nākuši šiem, vienas bāzes materiāliem, tad jautājums tagad tālākais ir, kādas ir
klāt visādas attiecīgi, kas ir pa piedevām, kas ir pa plastifikatoriem, kas pa krēlu, attiecīgi šī visām lietām, jo tas arī nav tik viennozīmīgi, kā mums tā kā liekas, ka mēs, tajā brīdī, kad mums bija materiāla slāņi, bija daudz slāņi, tad mēs saprotam, iepriekš skatāmies, runājam par to, ka materiāls nav pārstrādājams, viņš ļoti grūti pārstrādājams. Tajā brīdī, ka mēs viņu tā kā liekam uz šo vienu bāzi, tālāk jautājums, jo mums, kas ir jāatceras, mēs nedzīvojam tikai, principā, vietējā tirgū, šie materiāli cirkulē pa visu pasauli, tie, kas tiek ražoti šeit, viņi aizdodās uz citām pasaules valstīm, tad viņi iepakojās atkal citā valstī, atkal atgriežās. Tas, principā, gribētu teikt, tas burbulis tāds globāls. Kas vēl šobrīd ir tā, kad runāšu arī mazliet arī par marķēšanu un par piktogrammām. Jautājums būs arī tas, kā mēs tagad runājam, mums ir Eiropas tirgus, tad skatāmies mums attiecīgi vēl tā kā attiecīgi tirgus, kas ir ārpus Eiropas, kas būtiski tā kā izskatīsies. Tad runājot ar citiem uzņēmējiem, sākām runāt par šiem monopet, monopolietilēna materiāliem. Tad ir uzņēmēji, kas saka, nav jau nemaz tik briesmīgi, ir pilnīgi citādāks skats uz dzīvi. Viņi saka, mūsu materiāls paliek tikai par 10% dārgāks. Iepriekš mēs runājam par 30%, tad šeit atkal tā kā ir citi, kas saka, ka viņiem tikai 10%, jo viņi ir atraduši piegādātāju, kurš jau šobrīd ir pārgājis uz šo te materiālu, kas jau ir pārstrādājums, pie kam viņiem ir pakas jau, kas ir gatavas tādas, kas jau ir paredzētās jau sterilizācijai, ir karstai pildīšanai, bet viņiem tas teikums ir tāds, ka viņi to materiālu nepārdod principā tā kā attiecīgi šajā izskatā, ka tā kā plēves materiālu, bet viņi pārdot jau gatavos iepakojumus, kas ir dažādi šīs stāvpakas ar korķīšiem, kas ir pildīšanai. Un te uzreiz būtu jautājums tāds, kāpēc tad vienā gadījumā viņš ir 30% dārgāk, šī gadījumā viņš tagad 10% tikai. Tad šie produktu iepakojumi ir tādi, kas ir ar uzņēmējiem, kur mēs runājām, lūdza nesaukt vārdā, tāpēc arī nesauksim uzņēmumus vārdā. Un tās stāsts ir par to, ka viņi saka, mums jau tas produkts pēc būtības ir gana dārgs, līdz ar to tas iepakojuma sadārdzinājums nav palicis dārgāks, jo viņš jau pirms tam bija gana dārgs iepakojums. Līdz ar to tas salīdzinājums, atkal, protams, kas kuram ir lēts, kas kuram ir dārgs, jautājums, par kādiem apjomiem mēs runājam, par kādu mēs produktu daudzumu runājam, par ko mēs tā kā skatāmies. Jo tad atkal jautājums tāds, ka es gribētu teikt, ka nav vienas pareizās atbildes, kur mēs varam pateikt, ka vienā gadījumā tas būs ļoti lēti, otrā būs ļoti dārgi, bet katrā gadījumā tas, ka nepaliks tajā pašā līmenī, tas kā ir skaidrs, jo to arī uzņēmēji, kas arī šeit saka, viņiem it kā ir viss skaidrs, bet viņi tādi runājot ar šiem uzņēmējiem. Mēs esam runājuši kopā par kaut kādiem 80 uzņēmējiem Latvijā, arī par šo gadu pēc perioda. Viedokļi ļoti dažādi. Tajā brīdī, ka mēs būsim tikuši līdz tam, ka mēs būsim, gan jau pēc gada mēs stāstīsim mazliet par to, kāds izskatās jau tabulās parādot karusās jomas un nozares, bet ko es gribētu teikt, kad ir tajā brīdī, ka mēs runājam par iepakojumu izmantošanu, es runāju vairāk šajā brīdī par pārtikas virzienu, par cik es pati pārstāvu pārtikas virzienu, un es gribētu teikt, ka pārtikas virzienā ļoti būtiski mainās, un, teiksim, tā atšķirība ne tikai pārtikai kā tādai, bet pārtikas jomā, kas ir, teiksim, mēs runājam, maizes ražotāji, kas ir, teiksim, attiecīgi piena ražotāji, piena produktu ražotāji, gaļas ražotāji, ir ļoti krasas būtiskas, teiksim, attiecīgi tās starpības nav tā, ka mums visiem būtu varētu vienādi līdzīgi. Tad par PET iepakojumu. Šito slaidu arī rādījuši šos te pagājušajā gadā un teicu, ka PETam arī tās sadārdzinājums, ja mēs pārējām uz tiem, attiecīgi uz to PETA veidu, kas mums ir trauciņi, tad arī tas sadārdzinājums nav tik milzīgs, arī viņš salīdzinoši mazs, bet te pašā laikā dzirdējāt arī šobrīd tikko, ko teica kolēģis, kad ja mēs runājam par PET pudelēm, pārstrādē tas viens stāsts, ja mēs runājam par PET pārstrādi, kas mums trauciņi vai PET mums ir attiecīgi tie paši ielikņi, uzreiz ir pilnīgi cits stāsts. Tāpēc es arī sākotnēji varbūt liekas, kāpēc kāda jēga man rādīt tagad tās formas, un kāpēc pirmajos slaidos atkārtojos un rādu tagad tās formas un veidus. Es gribētu tā kā tai bildē salikt kopā mums no visādiem skatu punktiem un teikt, ka viens tas, ka mēs runājam par materiālu, bet otrs būtiski, ka mēs runājam par to, kādas ir tās formas, jo tas, ka cilvēks ienāk veiklā, viņš ierauga formu, viņš uz viņu paskatās, viņam liekas, kāda starpība, maisiņš, kastīte, trauciņš, pudele, bet te pašā brīdī, ka mēs runājam par šo pārstrādes procesu, mums ļoti būtiski, kuru materiālu veidu mēs ņemam, kuru neņemam uz pārstrādi. Un kas tur tālāk notiekās šiem pārstrādes iespējām. Tad slaida turpinājums no pagājušās reizes. Arī tā kā es skatoties, ko es gribētu vērst uzmanību uz tiem nākamajiem 2. un 3. ierakstu, iepakojuma spēja saglabāt produktu. Arī liekas, priekš kam un kāpēc mēs par to tagad runājam un kāda tam jēga. Šo te piemēru parādīšu, mēs paši veicām vairākus pētījumus tieši ar sieru, un tas, ko es domāju, ka šis tāds publiski droši, nesodot uzņēmumus vārdā, var publiski arī tā kā stāstīt par šo. Sieram ir milzīga, mēs paceļ roku, kurš neēd sieru. Viena roka pacēlās, pilnīgi kā mešs pacēlās, ja tā kā roku. Izrādās lielākā daļa no mums vispār sieru kaut reiz dzīvē rēduši un mēs lietojam.
Kāda mums nākotnē draud diezgan interesanta situācija, ka tas, kādu mēs sieru esam pieraduši, tie, kas ir holandes siers, kas tagad tilzītas siers, un šie, kas nogatavinātie sieri. Iespējams, kad skatoties, kas notiks tālāk iepakojuma industrijā, ka mēs šos sierus, principā, varēsim dabūt tikai pilnīgi citādākus, jo kur vidiņā, kas ir tas oranžais iepakojums, tas ir tipiskais iepakojums, kur mēs veikalā redzam arī, ka mums griež gabaliņos sieru, un kāda lielākā problēma, šis materiāls sastāv no 5, 6, 7 slāņiem, viņam ir specifiskas īpašības, un šim sieram ir tā, ka viņš noteikti neies kategorijā pārstrādājums arī pēc jaunās regulas, kur būs mums tie reciklācija, tie ABC burti, kas skaitās, ko droši esat dzirdējuši. Kāda ir problēma, kad mēs esam izmēģinājušies ar apakšā, cik mums visādi veidi iepakošanai sieriem, mums bijuši 2 lieli projekti, viena ar Skandināviju kopā, esam dabūjuši ēdamu apvalku uzlikuši virsū, esam dabūjuši ēdamu tā kā attiecīgi biodegradējumos materiālus izmēģinājušies. Esam izmēģinājušies visādus veidus, ar piena rūpniecības nozari strādājam gana daudz. Situācija tāda, ka siers saglabājās, kvalitāte ir feina, viss ir feini, bet sieram mainās garša. Mēs vairs nevaram dabūt šo siera garšas buķeti, līdz ar to mums kā patērētājiem tagad būs jāizvēlās. Vai nu mēs maksāsim baigi dārgi un tas siers būs iepakots un viss tas process būs noticis tāds, kāds viņš ir pēc būtības notiek, vai mēs būsim gatavi mainīties šos ieradumus un ēst kaut kā, principā, ar savādāku garšu. Bet mēs ļoti labi zinām, ka mums ir stereotipi, mēs zinām, ka mēs esam pieraduši pie attiecīgajām garšām. Līdz ar to tā situācija tāda, protams, saka, siera ražotājs saka, neko būs jāpāriet uz tiem vaska pārklājumiem, visām šīm lietām tālāk vēl. Bet, protams, ka es tagad mazliet žargonā varu tagad smieties par šo, tā kā pasmaidīt un teikt, bet katrā gadījumā šī būs gana liela problēma, ko mēs jau šobrīd redzam, jo mēs ar šiem te pētījumiem esam jau sieriem skatoties, mēs nodarbojamies jau vairāk kā 5 gadus, pētot dažādus variantus, dažādas iespējas, ņemot vērā šos dažādus jaunos materiālus. Tajā brīdī, kad pircējs nopērk veikala plauktā un tas siers mums ir iepakots vakumā aizsargāzu vidē, jā, mums jau ir varianti, mēs viņu varam iepakot, šobrīd, tā kā principā derīguma termiņš ir saglabāts, sieram kvalitāte no tāda mikrobioloģiskā viedokļa saglabājās, bet zūd šīs te iespējas ar šīm garšām. Tā kā redzēsim, mēs šobrīd vēl skatāmies, meklējam vēl risinājumus dažādus, bet tas nenozīmē, ka visiem produktiem mēs varēsim atrast, es nedomāju tikai mēs kā mūsu universitāte, bet vispār ražotāji, jo saprotu, ka šī problēma nav tikai Latvijā, šī problēma ir visur Eiropā, līdz ar to skatās, kādā veidā to risināt, bet īsti tā, ja mēs skatāmies, mēs varētu teikt tā, ka tikai tas, ko kāds uzrakstīja un saka, var vai nevar, mēs esam mēģinājuši pārbaudījuši dažādos variantos, var pateikt, ka šobrīd tā garša ir citādāka, nekā mēs viņu varētu gribēt. Tad nav viens pētījums, kur arī darbojoties, es gribētu teikt tā, ka es kā pasniedzēju strādāju ar studentiem, gan ar maģistrantiem, gan ar bakalaura studentiem. Un te jūs redzat vienu bildi, kas ir, es gribētu teikt, tā kā ar tehnoloģijām veikta dažādām mikroskopēts. Mēs strādājam arī pie jauniem materiāliem, skatoties, ko tad darīt, un šis nav tikai studentu darbs, bet principā tas sadarbībā ar uzņēmējiem Latvijā esošiem, un stāsts ir par barjeru lakas pārklājumiem. Mēs daudz runājam par to, ka mums ir kartona iepakojums, viņiem ir plāna polimēru kārtiņa, grūti ir pārstrādi, sarežģīti, ir dažādi risinājumi, kur varbūt arī situācija, kad uz šī papīra, ja es tā varu vienkārši teikt, uzliek virsū šis barjeru laku, un līdz ar to skatoties pārbauda vienkārši, kas te viņi notiekās. Un parasti šie barjeru lakas ir liktas trauciņiem, kas mēs zinām, mēs kafiju, tēju varam dzert attiecīgi, bet mēs esam mēģinājuši arī meiteni šogad aizstāvēs savu bakalaura darbu par šo tēmu. Līdz ar to tā situācija ir tāda, kad pētījuši, skatījušies, kas izskatās, kas notiekās, ja mēs ieliekam produktu, viņu uzglabājam kaut kādu, šī gadījumā tas ir gandrīz mēnesis, kas notiekās ar produktu, mūsu gadījumā produkts nav produkts, kas ir šī gadījumā krējumi, ko mēs pētam, bet produkts ir tas iepakojums, kā tā laka uzvedās, ja tas produkts mums ir skāpes krējums kā tāds. Līdz ar to mēs skatāmies ir tās īpašības, jo tas, ka mēs esam runājuši daudz par dabai draudzīgiem materiāliem, bioplasmasām, visu ko citu, ir gana daudz jautājumi par to, kā tas reaģē ko ar produktu, kā mainās struktūra, kā nemainās struktūra, kas arī gana interesanti dažādi risinājumi, ko ar to darīt vai ko ar to nedarīt. Un arī šodien tika pieminēts arī kārzemēs taisa iepakojumus, jau arī tā kā varētu būt no zivju paliekām, no ādām. Tā es gribu teikt, arī mums arī pagājušā gada Mekatonā, kur darbojās studenti, tika veidotas plēve jau no tā kā zivju ādām, no zivju asakām, tā kā tika izveidots arī šis iepakojuma plēve, kas varētu būt tieši zivju produktiem, kas varētu būt kā iepakojums, kas ir bio iepakojums, tā kā līdz ar to te arī gana daudz lauciņu, ko visu ko darīt un darboties. Vēl paējot uz priekšu un virzoties par šiem te trauciņiem, bilde speciāli tāda miglēna, lai baigi nevar izlasīt, speciāli neņēma Latvijas produktu, paņēma, mēģināja kaut ko internetu atrast, lai, lai tāds, ka viņš
ir tas, ka šie foliju materiāliem, kas ir esošie trauciņi, kuriem virsū tas attiecīgi tas alumīnija folijas, ir tā, ka šobrīd jau skatoties ir visādi varianti, kur varētu būt, ka to alumīnija foliju var aizvietot arī šiem polimēriem. Atkal skatāmies, kas notiek ar kvalitāti. Nav viennozīmīgi, ir produkti, kuriem tas der, ir produkti, kuriem tas neder. Arī tā kā attiecīgi līdz ar to ir produkti, kur uzglabājas gan labi, ir produkti, kuriem it kā rakstīts, ka šiem materiāliem ir gan labas barjeru īpašības, gan uz skābekli, gan uz ūdenstvaiku, bet tajā pašā laikā tā situācija ir tāda, ka tie rezultāti ir ļoti, ļoti dažādi. Tad tālāk noslēdzot, es gribētu vēl tos pēdējos arī šo te daļu, kas ir esošais par tiem izaicinājumiem, kas ir iepakojuma piegādātāja maiņa, papildus izdevumi dažādi, kas ir esošie un par iekārtām. Kāpēc par to? Es arī šo slaidu droši vien, ka tie, kas pie manis kādreiz kādu prezentāciju redzējuši, šis man tāds viens no mīļajiem slaidiem, jo es parasti lieku parādīt, kā izskatās, kad mums ir visādas iekārtas un kas ir būtiski, ka tajā brīdī mēs kā patērētāji nonākam veikala plauktā, mēs skatāmies iepakojumu to, ko mēs varam paņemt rokā, un mums ļoti bieži pat neienāk prātā par to, cik daudz ir tie materiāli, kas aiziet tajā produktu procesā, tajā brīdī, ka mēs viņu veidojam iepakojumu, un cik daudz ir tas liekais iepakojums, cik tiek izmests ārā, principā tajā brīdī, kad viņš vēl nav nonācis līdz veikala plauktam, kad viņš tikai uzņēmumā, pie kam viņš nav jāmazgā, jo viņš tajā brīdī vēl tīrs, tāpēc, ka viņš ir palicis tajā pakošanas brīdī tikai. Un tad ir nākamais jautājums par to, cik iekārtas ātri strādās, ja mēs skatāmies. Esam diezgan daudz runājuši ar uzņēmējiem, ko uzņēmēji saka, ir ļoti dažādi, pilnīgi divi pretēji viedokļi. Vieni pasaka tā, man vispār nav problēmu, es pārbaudīju, izdomāju, ar manām iekārtām esošajām ražība nekritīsies, viss ir kārtībā. Ir uzņēmēji, kuri pasaka, ka ražība krītās pat 20%. Ko tas nozīmē uzņēmējiem? Viņam līdz ar to viņš saražos mazāk vienības vienā laika vienībā, līdz ar to, ko tas nozīmē, ka viņam līdz ar to arī būs jāmaksā vairāk algās, līdz ar to visi šie procesi, kas notiekās, kas nāks līdzi. Vēl ir jautājums, kas pacēlās, varbūt ne gluži tā kā pie pakošanas, bet cik ir tie zudumi. Jo tajā brīdī, kad uzņēmums, piemēram, kā man teica arī, mēs nopērkam iepakojumu, varbūt tā kā plasmasē būs mazāk izteikt, bet stikla burkas. Tajā brīdī, kad man tās burkas ir, man kaut kas saplīst. Un tagad ar tev nodokļu maksāšanu, kā tagad mums tagad šīm lietām notiekās, tad ir uzņēmumi, kuri saka tā, ka man nav viens uzņēmums, bet man, teiksim, uzņēmums skaitās viens, bet man ir dažādi cehi, kuri patiesībā neatrodās vienā pilsētā vai vienā ciematā. Man viņi tā, ka man viens atrodās, teiksim, kaut kāds viens no otra, 20-40 km attālumā. Lai es iekšēji no viena savas vienības pārvadātu produktus, kas man ir sapakoti, vēl aptīti par šo aptino plēvi, tad līdz ar to man, principā, es to iepakojumu nepadodu uz āru, bet viņš paliek iekšēji man uzņēma vajadzībām, arī viņš kā zudumos. Jautājums bija tāds, cik tad liels procents mēs tajos zudumos tur varam kaut ko rakstīt, ko mēs varam tur izdarīt, jo arī par šīm visām lietām bija gana daudz jautājumu, kas droši vien, kad, ejot uz priekšu, attīstoties, virzīsies uz priekšu, mēs nonāksim līdz vēl vairāk dažādiem jautājumiem. Tad jautājums diezgan daudz parādījās par šo transportēšanu. Ļoti labi zinām, ka no tā, ko mēs pērkam šobrīd, viens tas, ka mēs ejam uz lielveikaliem, bet otrs, ka liela daļa procentu cilvēku vispār ko dara, mēs ejam uz nevis tikai uz lielveikaliem, bet principā ir situācija tāda, ka mēs pērkam daudz ko internetā. Un tie jautājumi, kas šobrīd parādījās ļoti aktuāli par šo marķēšanu, parādījās jautājums arī par piktogrammām, kā tad tagad ar šitiem visiem. Un mēs jau nepērkam tikai Latvijā, mēs nepērkam tikai Lietuvā vai Igaunijā, mēs pērkam viņas principā ne tikai par ārēju iepakojumu, ne tikai par to, kāds izskatīsies. Ir uzņēmumi, kuri diezgan daudz ražo produktus un pārdod savos internetu veikalos. Viņš saka, un kurš tagad man atvērš to paku vaļā, kurā brīdī man tagad marķējumam jābūt un tām piktogrammām, vai tur jābūt kurā valodā, kas tur notiekās. Un tas, ko uzņēmēji ļoti bieži saka, ir jau baigi jauki, ka mēs gribam sakārtot sistēmu, bet situācija tāda, ka ja man tagad šajā gadā jāuzliek viena piktogramma, nākamajā gadā man jāuzliek nākamais apzīmējums, nākamajā man vēl kaut kas, tad katru gadu man kaut kas mainās. Ko tas nozīmē? Ka man jāpārtais iepakojuma klišejas. Tas nozīmē, ka katrs iepakojums, ko es pārtaisu, man tas maksā. Līdz ar to te atkal ir jautājums par to, viņiem ir daudz jautājumu par to, ka ja tas būtu strukturēti un viņi laicīgi ļoti zinātu, ka pēc cik ilga laika viņiem kāda būs apzīmējumi, kas jāliek virsū un cik valodās vēl tagad tas būs jāsaliek, vai tai piktogrammai būs tikai tā viena valoda, vai viņai būs daudzas valodas. Šis ir jautājums, par ko mums arī tajā brīdī, ka nāk pie mums uzņēmēji, ir daudz jautājumu, un līdz ar to, protams, ka mēs esam priecīgi, ka mēs varam ātri griezties pie Rudītas Veseras ar dažādiem jautājumiem un jautāt līdz ar to, bet katrā gadījumā tā situācija tāda, ka ir jautājumi, kas uzņēmējus uztrauc, un viņi saka tā, ja es saprotu, ka man tagad mainīsies, man tagad vajag viņu uz dabai draudzīgāku virzienu, man vajag to, man šito un vēl kaut ko, tad viņi saka, es būtu priecīgāks uzzināt visu uzreiz, nevis tā, ka man pēc kaut tā kā, pa mazam gabaliņam nāk kaut kas klāt, un tad es tikko uztaisīju iepakojumu, samaksājis pa klišeju, un tagad man tūlītās ir jānāk un jāskatās, kā ar to darīt. Kas priecē, ka uzņēmēji šobrīd saka, ka viņi ļoti daudz domā, kā ietaupīt vietu.
Ja kādreiz bija tā, ka bija ļoti daudz transporta kastes, bija vienāda izmēra, tad šobrīd uzņēmēji skatās par šiem te risinājumiem, kādā veidā darīt efektīvāku procesu, kādā veidā labāk, varbūt vienkāršāk pakot un kā salikt, lai būtu mazāk tie brīvie laukumi, par ko arī tika runāts. Un vēl kas ir būtiski, tas, kas šobrīd notiekās, ko ražotāji būtiski skatās un domā, ja kādreiz bija tā, ka mums iepakojums, ka kaut kas ir jātransportē, un viņam bija ļoti daudz tās attiecīgi tiem apkārt esošie materiāli, kuri to produktu vai nesaspiestu, vai viņš turētos droši, tad šobrīd tā situācija ir tāda, ka daudzi uzņēmēji skatās jau testus, veids veselu virkni ar testiem, nevis tā, ka mēs visu no ārpuses ieliekam tā kā tajā kartona kastē attiecīgi šo te stiprinājumus, bet ieliek tikai attiecīgajās vienās, vai tie stūri, vai tās ir malas, lai tikai mēs nonāktu līdz tai situācijai, kurā brīdī, lai mēs izmantotu, kā šodien tikai jau minēts, pēc iespējas mazāk resursu, un kas tiek darīts, ka pēc iespējas, lai tie resursi būtu tādi, kuri būtu pēc iespējas vai nu pārstrādājami, vai nu, lai būtu tādi, kuriem šie nodokļi būtu, dabas resursu nodoklis būtu mazāks, tā kā attiecīgi skaitās kategorijās, jo mēs jau ļoti labi zinām, ka mums ir attiecīgi izvēlamies mēs plasmasu vai izvēlamies mēs, attiecīgi mēs papīru, kartonu, vai varbūt arī tā, ka viņš ir pārstrādājums, nepārstrādājums plasmas, vai tas putotais materiāls, no tā ir diezgan būtiski atkarīgs tas, kādā veidā un kāds viss izskatīsies. Tas, ko es vēl gribētu tā kā nobeigumā teikt, tā situācija ir tāda, ka, ja mēs runājam par dažādiem veidiem un visām šīm lietām, šis arī nav nekas jauns. Šis, man liekas, tāds slaids, ko es to bildi esmu paņēmusi jau uz pagājušās prezentāciju arī bija, kad, man liekas, ka mums tā lielākā situācija, ko es arī, man liekas, ka vienmēr atgādinu un saku, kad ir problēma tā, ka mēs ļoti daudzi, gan ražotāji, gan pārstrādātāji, gan tirgotāji, gan iepakojuma, gan produktu ražotāji, mēs strādājam atsevišķi. Līdz ar to tā kā situācija, kas šodien ir izskanēja, ka ļoti būtiski tas, kad mēs runājam, tā kā savstarpēji nevis tikai skatāmies, šis ir pārstrādājums ir ļoti feini, šis nav pārstrādājums nav feini, bet ka mēs tā kā skatāmies to ķēdi arī tai brīdī, kādas formas izmantojam iepakojumiem, kā no viņiem varēs dabūt ārā, vai viņiem būs derīguma termiņi, vai viņš tā kā būs pārstrādājums, jo ļoti bieži tā, ka tas, kas tiek pateikts, ka teorētiski viņš ir pārstrādājums, reāli nonāk līdz tai laboratorijai, kur sāk testēt un saprot, ka šim materiālam ir tik daudz visādi tur piejaukumi un vēl kaut kas klāt, vai viņš ir bijis tik netīrs un produkti iekšā palikušie bioloģiskie dažādi, kur principā saprot, ka no to pārstrādāt ir baigi grūti. Tas, kas arī Skandināvijā šobrīd tiek daudz runāts un kas droši vien, ka nāks arī kaut kādā laika periodā arī līdz mums nonāks, kad ir ļoti daudz materiāli, kuriem ir ļoti daudz apdrukas lieli laukumi, daudz krāsas, kas principā pēc būtības apgrūtina šo pārstrādes procesu. Līdz ar to, protams, ka mēs esam kā cilvēki pieraduši pret krāsainu iepakojumu, skaistu vizuālu, bet te pašā laikā ir būtiski arī tas, ka mums ir jādomā, ka, protams, ka ir jābūt tā, ka dzīvē jāpaliek šāda veida priekam, ka mēs redzam un tas ir skaisti, bet jebkurā gadījumā ir dažādas tehnoloģijas, kurām skatās, kā mazināt dažādus šos te apjomus dažādus, bet te pašā laikā saglabāt arī šo vizuālo kvalitāti un skatu. Līdz ar to, es domāju, tas arī būtiski mums visiem. Es tev teikt tā, ka tas ir kopdarbs, un tā ir tā ķēdīte, kura mums ir būtiski strādāt sadarbībā, jo ja tas notiekās strādāt pa vienam, tad visticamākais, ka mēs katrs savu posmu izdaram, mums liekas, ka ir feini, bet šī brīdī skatoties, tā kā tas virzās un ja mēs skatāmies par to vidi, kādā mēs gribam dzīvot un kā skatāmies uz priekšu, tad mums ir svarīgi būtiski skatīties, nevis cīnīties tikai ar sekām tajā brīdī, kad atkritumu mums ir ļoti daudz, bet skatīties jau visu šo ķēdi, sākot no ražošanas brīža, kas šobrīd mums, ņemot jauno šo dokumentu regulējumus, arī būs jādara, un mēs jau esam sākuši darīt. Tikai tas, ka mums ir no uzņēmēja viedokļa un skatoties par to, ir ļoti daudz vēl neskaidrību, kur ir tā, ka gribās jau izdarīt kā labāk, bet tu saproti arī, ka izdarīs pārāk ātri un izdarīs pārāk labi, izrādīsies beigās, tas ir pilnīgi tā kā galīgi izrādīsies citādāk nekā tajā brīdī tas dokuments mainoties, jo tie spēles nosacījumi šobrīd pilnībā nav skaidri, ir tā kā iezīmēts tas karkas, bet tie posmi un procesi, kas iekšā mainās, viņi jau principā ir kustīgi šobrīd ļoti. Tā kā tas no manas puses. Paldies!